Labdien visiem klātsošiem! Mani sauc Edita Millere, un es esmu viena no iespējamās misijas 12 skolotājiem, kas šobrīd jau darbojās skolā. Mācu angļu valodu un paralēli tam es esmu 10. klases audzinātāja. Un es, tāpat kā līdzīgi mēs, nesastīstu problēmas. Es saskatu iespējas dienā, jo tur materiāls tais skolās ir tāds, ka wow, tik celties un darīt. Un viena no pēdējām tādām kā iespējām, ko es esmu ieraudzījusi, es esmu ZPD darba vadītāja. Un bērniem ir jāizstrādā projektu nedēļā ZPD vidusskolāriem, kas ir lielā mērā, man liekas, laba ideja. Akadēmiski viņi mācās pētīt kaut ko un viss tā. Bet kā tas notiek? Pilnīgi garām. Viņiem radošumu galīgi neattīsta. Kāds pasaka, ka ZPD ir jāizskatās tā vai šitā, tad viņi izturīja pēc viena šnis, viņas tādas arī taisa. Tās pašas prezentācijas, ir viss hipotēze, tēma un nolasa, un nebūs ieskaitīts. Rezultātā tas ieguvums, man liekas, ir daudz mazāks par tiem nerviem, ko tie ZPD vadītāji patērējuši, un ko tas bērns tur ir mēnešiem ņēmies un gadiem. Tāpēc mans ierosinājums ir, tas liels Napoleona plāns ir ZPD varbūt neaizvietot, bet papildināt ar brīvprātīgo darbu obligāti vidusskolas izglītībā. Tās varētu būt 30 stundas, to 3 gadu laikā vai 50 stundas, kad jaunieši iet strādā kādā uzņēmumā vai organizācijā vai pansionātā kaut kur paralēli iesaistoties kaut kādā aktīvā vidē, veicinot sabiedrisko atbildību. Bet galvenais iegūst to darba pieredzi, jo mēs visi ļoti labi zinām, ka šobrīd vienkārši ar izglītību atrast darbu vairs nav īsti iespējams. Un jaunieši vidusskolu pabeigt ar labām atzīmēm un iestāties universitātē, cilvēki jau skatās vairāk, arī sāk skatīties uz kompetencēm, uz pieredzi, un tas būtu viens veids, kā to veicināt. Es zinu, ka mēs arī vakar par šo tēmu runājam, kad ir jau daudz problēmas, ka jaunieši aizies tekstīšu pēc kaut kur nostrādās, tas 30-40 stundas un viss. Mans ierosinājums tam ir šo te atskaites sistēmu droši vien dažādot, nevis vienkārši atskaita kaut kāds papīru, kur paraksta, bet arī kaut kādi ieguvumi, tās pašas prezentācijas un varbūt citi var iet vērot. Pie tā var piestrādāt, kā to tieši darīt. Bet paralēli tam, ka tā būtu tāda viena ideja, ko es gribētu sākt rosināt savā skolā vismaz, es gribu arī visas klases aicināt, kam ir idejas, kā vispār bīdīt to jaunatni, kas nezina par nevalstiskajām organizācijām, kas nezina par to papildus pieredzi, ko viņi var iegūt ar organizācijām, ar darbošanos, jo šādi jaunieši ir ļoti daudz un kaut kā varbūt nākt uz skolām jums pašiem arī ar savu pieredzi iekšā, jo ir, protams, kaut kāda daļa, kas jau zina un tie darbosies, un jūs arī paši, man liekas, šeit redzat. Mēs tie 100, kas esam, vairāk un mazāk, mēs jau arī viens otru pazīstam. Mēs visi vāramies tā vienā sulā, bet ir ļoti daudz, kas neko nezina par šajām lietām. Un tā vien liekas, visi jau zina, mūsēji visi zina, bet ir vēl taču simtiem tūkstošiem jaunieši, kas nezina. Nāciet uz skolām, runājieties ar jauniešiem, runājieties ar jauniešiem uz ielām. Un tiem, kam ir pavisam daudz iekšās, nāciet uz iespējamo misiju, jo tas ir, uz 2 gadiem, 3 es esmu kļūst par skolotāju, un es esmu aizbildosies. Un man liekas, man drausmīgi tāda forša situācija, kad es daru kaut ko, kas man ļoti patīk. Es nezinu, vai es palikšu ilgāk skolā, kā tas 2 gads, jo man tagad ir sāk veidoties. Bet tā ir pieredze, un es ceru, ka es arī šiem jauniešiem kaut ko pamainīšu. Un tāpēc vēl pēdējais lūgums ir visiem, kam ir kaut kādas idejas par to, kā no, vismaz manas audzināmās klases uztaisīt kārtīgs latviešu pilsoņus, iesaistīt pārgājienos pasākumos, vajadzīgu klasi, brīvprātīgos lūdzīgus un kreizī klases audzinātāju, esmu gatavs ir iesaistīties. Paldies par uzmanību!